Ja es redzu cilvēku arheoloģiskajā tērpā ar akordeonu vai ar vijoli, tad man ir tā kā smiltis starp zobiem. Un tīpaši deju kolektīvos var redzēt, ka tik ļoti patīk izdejoties un tās sižetiskās un puišiem meitām dibenā it kā iekniep. Jāņa un tautas tērps, tas ir, manuprāt, nesavienojamas lietas. Mēs vienkārši esam bagāti un izlutināti ar savu folkloru, etnogrāfiju un visādām tādām lietām. Ar visas tik koši sarkanām lūpām, kad es vienkārši domāju, ārprāts, ko šīs sievietes domā. Es redzu tikai tās sarkanās strīpiņas, aiz kurām tā kā izbāla to viņu personību starojums. Labdien! Tad sāksim mūsu šī festivāla Domnīcas otro sarunu. Tātad atgādināšu, ka lielā tēma mums ir folkloras funkcionēšana mūsdienās, bet šajā sadaļā varbūt vairāk pievērsīsimies interpretācijām, stilizācijai un deformācijai. Pirms mēs te iedziļinamies šajā situācijā, lūkšu jūs stādīties un katrs varbūt pasakiet, kas jūs esat. Labdien! Esmu Aigars Lielbārdis, esmu latviešu folkloras krātuves pētnieks, un krātuve ir tā kā tradicionālas kultūras uzglabāšanas, saglabāšanas un arī pētīšanas iestādi, un arī lielā mērā esmu pētnieks, mazāk praktiķis. Nu. Paldies. Labdien, esmu Anete Karlsone, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvijas Vēstures institūta vadošā pētniece, etnoloģe, tekstīliju un apģērba vēstures pētniece, arī skatos ne tikai to, kas notika sen atpakaļ, bet arī tas, kā tas viss notiek mūsdienās. Esmu grāmatas autore par latviešu tautas tērpu saistībā ar dziesmu svētkiem. Nu, un vēl varu piebilst, ka esmu folkloras kustībā kopš 82. gada. Nu, tā, kad esmu arī praktiķe, ne tikai teorētiķe. Sveiki, mani sauc Lilija Lipora. Mana ģimene smējās, ka man patīk vārdiņš es esmoju dzīvē, bet profesionālā jomā es esmu dejas māksliniece, horeogrāfi. Un ar folkloru man ir saistība, esmu tādā kārtīgos laukos izaugusi un piedzīvojusi mēslu talkas, sienu talkas un etnogrāfiskos dziedājumus, kur sievas dzied un kāzas 3 dienu garumā. Bet šobrīd, aprecoties, esmu kļūst par pilsētnieci. Bet tā ir bijusi Latgale. Latgale, jā. Tātad, atgriežoties pie šīs te folkloras funkcionēšanas mūsdienās, kā jūs vērtētu un kā jūs redzat šo situāciju katrs savā jomā, kas tas ir, kas notiek šobrīd? Vai tiešām ir tā, ka mūsdienās tā interpretācija, stilizācija ir neizbēgama, ka to pieprasa mūsdienas, vai mēs tomēr kaut ko varam runāt arī par autentiskumu, un kas tas jūsu skatījumā varbūt turpinot iepriekšējo sarunu. Sāksim tā pēc kārtas. Diezgan jautājums plašs, tur jau ietvēri ļoti daudz dažādas sadaļas iekšā vienā jautājumā. Es domāju, ka vai viss uzreiz, bet tas, ka mūsdienās funkcionē folklora Latvijas sabiedrībā, manuprāt, ir ļoti, ļoti labi, ļoti nozīmīgi, ja mēs skatāmies plašākā kontekstā, Eiropā, piemēram, kur šīs te, varbūt, senākas tradicionālas kultūras formas ir zudušas, bet mums tās ir, mēs tās esam saglabājuši, pārmantojuši, tās funkcionē un mums ir par ko runāt. Un tad mēs runājam par detaļām, vai mēs kaut ko labi vai slikti, vai pareizi vai nepareizi. Un pirms mēs varbūt nonākam pie tāda mūsdienu konteksta, man liekas, ka ir svarīgi paskatīties atpakaļ kādos brīžos un kad šī te folkloras plašāk, ļoti plaši folkloras nozīmes, folkloras vērtības, folkloras saturs ir bijis aktuāls.
un tās ir mūsu tās 3 atmodas, kad šīs te folkloras vērtības ap sevi ir pulcinājušās cilvēkus, domātājus, un savukārt tā folklorisms ir bijis pamatā tam, lai plašāka sabiedrība saliedētos ap tādu nacionālu identitāti. Un tad mēs šobrīd runājam atkal šai situācijā, kad šķietami vairs nav it kā nacionāla mēroga apdraudējumi, un tad mēs varbūt arī detaļās varam analizēt, kas mums kaut kas patīk vai nepatīk. Tā pirmā daļa varbūt. Es izvairītos no vārda autentisks, jo tas ir vārds, zem kura slēpjas ļoti daudz, kas un par kuru varētu veselu diskusiju, ko mēs vispār katrā laikā uzskatām par autentisku. Par improvizācijām domāju, ka viņas ir loģiskas, organiskas, bet vai vienmēr obligātas, tas atkal ir jautājums, jo mūsdienu tā kultūrvide ir tik ļoti daudzveidīga, un arī tas, kādā veidā mēs šodien piedzīvojam folkloru, jeb tradicionālu kultūras mantojumu plašākā nozīmē, ir ļoti daudz un dažādi varianti, un vienkārši tur ir jāskatās, kāda ir situācija, kāds ir vienkārši vai tā improvizācija, kuru izvēlas, vai viņa ir atbilstoša visam pārējam. Tas ir tā kā vienas lietas, dažādas sastāvdaļas. Šobrīd tikpat vispārīgi runāju kā Aigars. Vispārīgais tāds pēc tam. Es droši vien, ka varētu papildināt no tāda dejotāja, no dejas viedokļa, ka ir autentiskā deja, un autentisko deju var jebkurš dejot. Arī mēs te klātesošie varam dejot, un šobrīd viņa ir populāra sabiedrībā, kaut kādā sabiedrības daļā, kas interesējās par deju. Ir dejas tehnikas, ir improvizācija, ko apgūst gan profesionāli, gan neprofesionāli dejotāji, lai vispār apzinātos savu ķermeni un savu ķermeņa prasmes un savu ķermeņa robežas. Un tad ir kontakta improvizācija, kas jau ved uz pāradeju, uz sadarbību ar kādu partneri, ne tikai ar muziku, bet arī ar partnerību. Tad mēs nonākam pie folkloras dejas, kur jau ir tas partners, kaut gan ir arī solo dejas un sacensību dejas. Un tad jau tas nākamā pakāpe, jau mēs domājam par dejas mākslu, kur mēs jau interpretējam, vai nu mēs tā kā aizņemamies no kaut kādām autentiskām kustībām, no improvizācijas, vai nu mēs aizņemamies jau kaut kādu konkrētu motīvu, varbūt tas ir daudz deju solīts no folkloras, kas nāk, ko paņem un ievieš skatuves dejā. Varbūt tā ir izrāde, kur mēs paņemam tradicionālo dziedājumu, un tad mēs uztaisam teātra izrādi vai laikmetīgās dejas izrādi. Tad te jau būtu darbs atkal pateikt, vai tā ir stilizācija, vai tur jau tiek veidoti kaut kādi simulakri, vai tā ir kaut kāda deformācija, jo arī visi šie nosauktie, viņi nav ar negatīvu konotāciju. Mākslas vārdā viss var būt. Bet šobrīd mēs tā kā esam sapulcējušies runāt tradicionālās kultūras kontekstā. Kā tradīcijas, kā viss tradicionālais ir pārmantots, kā viņš ir nokļuvis līdz mūsdienām, un kas ir tas, ko mēs tā kā gribam saglabāt, reproducēt. Un tāpēc vēlreiz lūkšu jums katram to situāciju raksturot, gan jau, ka jūs ziniet, Anete ir visu Latviju skatēs izbraukusi. Kāda ir tā situācija, cik mēs turamies pie tām saknēm, pie tā vēsturiskā konteksta, cik mēs esam attālinājušies, varbūt, Aigar, kas notiek ar folkloras kopām, etnogrāfiskiem ansambļiem? Jā, te es varbūt mazliet papildināšu Aneti, ka par autentiskums un arī tie termini, ko nosauc vai apzīmējumi, tie visi ietver kaut kādu pamatlietu vai kanonu vai normu, un tad pārējās ir atkāpes vai izmaiņas no tā. Un tad mēs skatāmies uz mūsu tradīciju, kopējo mantojumu, kas ir tas,
kanons, un tad tās variācijas vai simulakrus vai arī autentiskums, tas ir tāds, lielā mērā gan pētniecisks, gan akadēmisks termins, bet arī tīri praksē. Mēs tad skatāmies no tā kanona, kas tas ir, un skatāmies tālāk, kā viņš izmainās vai kā tas praksē notiek. Un tradīcijai plašāk skatoties ir svarīgi, vai kurā brīdī ir tradīcija un kurā brīdī ir prakse vai ieradums. Tradīcija ir svarīga, ka tā tiek pārmantota paudzēs, tā ir svarīgi, lai lielāks ļaužu kopums to lietotu, pārmantotu, un tradīcijā arī svarīga šīs te variēšanās savā saturā, izpausmēs, jo tradīcija nav sastingusi, viņa mainās. Un to mainību mēs varam tikai skatīt atpakaļ ejot to, kas ir noticis, un tad mēs skatāmies, cik vai kas ir palicis tradīcijā, tas, kas tiek pārmantots. Un tādā mūsdienu situācijā, ja mēs skatāmies, ir kaut kādas ieradumi, paradumi, prakses, kurus mēs vēl nevaram saukt par tradīcijām, bet tās tikpat labi var būt diezgan plaši jau izplatītas, un kaut kad pēc kādas paudzes jau kļūs par tradīciju. Bet, ja mēs atskatāmies padomju laikus, un tur daudzas lietas tika uzspiestas un darītas, un jau nākamā paudze to dara, un man liekas, tas vēl pat līdz mūsdienām ir atnācis. Un kā mēs uz to tad skatāmies? Teiksim, varbūt arī tās skatuves dejas vai dziedājumi koru, kas padomju laikā tika uzspiesti. Jā. Es negribu tā kā kontekstā ar padomju laikiem runāt, bet es domāju, ka katrai lietai ir kaut kāda sava attīstība. Un ja mēs runājam konkrētāk par skatuves deju, kas varbūt šajā diskusijā ir interesantāk, tad tur ir daudz simulakru. Un pirmā brīdī šķiet, ka tur tik daudz mīnus zīmītes mēs varētu atrast, kas vairs nav nebūt autentisks. Tur vairs nav autentiskuma, ja? Bet katrai lietai ir arī kaut kāds pozitīvs, negatīvs un pozitīva lieta. Un kaut vai tāda kolektīvā enerģija, ko tie cilvēki dabū, pat neapzinoties, ja, to jēgu, saturu, kur, protams, varbūt pazūd kaut kāds tāda esence, kas attiecās tradicionālo kultūru. Ja, tomēr tur ir arī tas ornaments, arī latviešu skatuves dejā ir tādi divi virzieni. Viena ir ornamentālā deja, kur, teiksim, varbūt ļoti apzināti horeogrāfs ir piedomājis pie ornamentu izmantošanas. Jā, es piekrītu reizēm, var redzēt, ka nav apzināti, bet ņemsim labos piemērus, apzināti piedomāts pie ornamenta veidošanas, un otrs ir sižetiskais, ja? Un īstenībā sižetiskā deja. Un man gribētos teikt, ka reizēm tā sižetiskā deja, ja viņa paņems virsroku, tad viņa pazaudēs to zemapziņas, to slēpto kaut kādu būtību, ko mēs varbūt nespējam vārdos formulēt, kas ir ielikta kolektīvā enerģijā. Bet kāda būtu saistība šo abu tipu dejām ar tradicionālo kultūru? Piemēram, sižetiskā deja, mēs zinām, ka pasaulē tik daudz, kur ir maskošanās un karnevāli, un cilvēkam ir nepieciešams uzlikt masku, tā kā pabūt kaut kādā citādā situācijā, piedzīvot to, ko es ikdienā nepiedzīvoju. Un dejotājiem, kā mēs smejamies reizēm, ka tie latvieši ir tādi teātra spēlētāji, un tīpaši deju kolektīvos var redzēt, ka tik ļoti patīk izdejoties, un tās sižetiskās un puišiem meitām dibenā it kā iekniept, un tādas, kur reizēm šķiet ļoti banāli. Ja? Bet es domāju, ka tur ir cilvēkiem iespēja piedzīvot kaut ko tādu, ko psiholoģiski viņi nespēja piedzīvot varbūt ikdienā. Un viņi varbūt neiet maskotos gājienos, tad, kad ir jāiet čigānos vai budēļos vai tam līdzīgi, bet viņi to dabū savādākā veidā. Mēs ar vīru, kurš ir aktieris un arī saistīts ar skatuvi, esam bieži vien runājuši, ka pēc man personīgi arī, es esmu gājusi čigānos, bet man personīgi, nav tā iekšējā vēlme tik ļoti iet čigānos, kā piemēram nosvinēt Jāņus.
Tāpēc, ka es savā skatuves pieredzē dabūnu iemiesoties dažādās lomās, un iespējams es psiholoģiski dabūju šo dopingu, ja to devu, ko iedot maskotie gājieni. Un es domāju, ka tas notiek arī tautsdejās, ka tur ir kaut kas tāds, ko cilvēki piedzīvo to, ko viņi varbūt savā darba vidē nevar piedzīvot, un nevar varbūt draugu vidē piedzīvot. Labi, paturpināsim vēlāk, bet tagad paklausīsimies par tautas tērpu. Man tā kā būtu jāatgriežās atpakaļ drusku citā sfērā, runājot par tautas tērpu. Vispirms jau, protams, būtu jāpasaka, ka runājot par tautas tērpu, ir jāsaprot to, ka tautas tērps ir īpaši veidots apģērbu komplekts, tātad viss tērps kopumā, nevis kaut kāda viena atsevišķa sastāvdaļa, lai parādītu vizuālā veidā mūsu piederību noteiktam kultūras mantojumam, noteiktai nācijai, noteiktam etniskam mantojumam, un tas ir, var teikt, tautas kultūras simbols, kas ir apzināti veidots 19. gadsimta otrajā pusē. Tātad pirmie dziesmu svētki, kuros ir fiksēts un tātad, kurā izskan tātad šis tautas tērps, toreiz viņu sauc par tautiskiem uzvalkiem, vai tie nosaukumi mainījušies būtība, tur arī variācijas dažādas, bet tātad īpašs apģērbs, kurš atšķirās no ikdienā valkāta apģērba, kurš neapšaubām ir svētku apģērbs, kurš ir radīts skatuves situācijai lielā mērā, ir 1888. gads. Līdz tam apģērba attīstībā mēs varam runāt par tradicionālu apģērbu, kuru nesauca par tautas tērpu, tās bija mūsu goda drānas, kuras mēs uzvilkām savās goda reizēs, kuras bija tanī laikā atbilstošas, tā kā visi ģērbās apmēram vienāda stila goda drānās, atbilstoši savai rocībai, savam materiālajam stāvoklim, savam sociālajam stāvoklim. Tautas tērps bija kaut kas pilnīgi cits, kas atšķīrās no tām drēbēm, kuras mēs vilkām, tā kā parastajām goda drēbēm. Un tā, kopš tām 19. gadsimta beigām, tā tas ir turpinājies, ka tautas tērps atšķirās, tās ir cita veida drēbītes, nekā mēs velkam, teiksim, uz dzimšanas dienu. Protams, mēs varam uzvilkt arī tautas tērpu, bet tautas tērpam ir šis virsuzdevums. Tātad viņš neapšaubām ir sakņots mūsu kultūras mantojumā. Viņam ir jābūt estētiski pievilcīgam, jo viņš ir tā kā tautas kultūras mantojuma vizītkarte. Protams, dažādos visos šīs daudzajās gadu desmitos, kopš viņa radīšanas, ir bijušas dažādas idejas, kādam viņam ir jābūt, un ļoti ilgstoši bija doma par to, ka tautas tērpam ir jābūt modernam apģērbam ar latviskām iezīmēm, kas rāda latviešu kā modernu nāciju. Un tātad tas nav viens pret viens ar to, kas ir muzejos, jo tobrīd muzeja kolekcijas vispār tikai veidojās, nebija jau tā kā tās zināšanas arī veidojās. Un par to, ka tautas tērps ir ļoti līdzīgs tam, ko mēs šobrīd redzam muzeja kolekcijās, tas principā sākās tikai no 1931. gada. Principā te jau 100 gadus jau, tā ka varbūt nemaz ne tik mazu laika sprīdi. Un arī tad tur ir bijuši dažādi periodi ar vairāk vai mazāk atkāpi no šī muzeja materiāla un dažādiem meklējumiem tā kā tanī modernisma virzienā. Un mūsdienās, kā es saku, pastāv dzīves realitāte un pastāv ideālais variants. Ideālajā variantā katrai tā kā darbības jomai, kurā tiek lietots tautas tērps, šim tautas tērpam varētu būt atsevišķa stilizācijas pakāpe. Un būtu normāli, ja, teiksim, deju kolektīviem būtu cita stilizācijas pakāpes tērpi, jo dejā, skatuves dejā tērps ir daļa no horeogrāfijas un lielā mērā pakļauts horeogrāfijai. Tad pretpols būtu folkloras kopas, it sevišķi, ja folkloras kopa nodarbojas ar diezgan tuvu tradicionālai dziedāšanas manierei, darbības veidu, jo tuvāk mēs esam tam tradicionālai kultūrai nepārveidotā vai, tā kā, labi, mēs varam teikt, varbūt autentiskiem slānim, bet arī tad, labi, lai būtu autentisks. Jo arī apģērbā mums būtu motivācija būt tuvāk tam materiālam, ko mēs zinām par apģērba vēsturi, kaut gan tas visu laiku mainās. Un tad ir kori, kur ir pa vidu, un,
kur ir tā kā ne viens, ne otrs, jo viņu repertuārs it kā neprasa, tanī pašā laikā tautastērps ir radies tieši priekš koriem. Nu, tā, ka tur ir atkal tas variants. Nu, un tad es saku, kad ir tie individuālie tērpu valkātāji, kuri paši var izvēlēties, cik tuvu vēsturei, dzīvajai vēsturei iet, vai viņi iet dzīvās vēstures ceļu un atdarina pēc iespējas precīzāk muzeju materiāliem, vai iet to otru ceļu, ka tomēr, jo ne visiem tas, kas ir muzeju fondos, ja viņi viņu paņems, uztaisīs kopijas 1:1 un uzvilks mugurā, ne visiem tas būs pieņemams mūsdienu lietojumam. Jo tautastērps vienmēr ir bijis saistīts, man ļoti patīk izmantot 19. gadsimta terminu, mūslaiku daļuma garša. Jo tautastērpam ir jāatbilst mūslaiku daļuma garšai. Mēs visi gribam izskatīties skaisti. Bet tie muzeju fondos esošie apģērbi ir atbilstoši sava laika daļuma garšai, kas visu laiku ir mainījusies. Un tāpēc ir tas, ka gan jaku piegriezumi mainās, gan brunču garums, gan pētot apģērba vēsturi, mēs pat vispār saprotam, ka nevienmēr, kad arī brunči nevienmēr tika valkāti tur, kur mēs šobrīd valkājam jostas vietā, ampīra stila laikā, ampīra modas ietekmes laikā viņus lika kaut kur zem krūtīm. Mūsdienās tas liekas tā drusku dīvaini, ja kāds tā sāktu ģērbties. Restīvi, apģērba vēsture visu laiku attīstās un iet uz priekšu, un mēs uzzinām aizvien vairāk, bet ikdienas situācijā ir salīdzinoši maz situācijas, kur mums vajadzētu kopēt speciālo, to apģērba vēstures konkrēto laiku, jo tas ir konkrēts laiks, konkrēta vieta, tur ir ļoti daudz lietas, kuras tā kā uzliek to ierobežojumu. Interesanti, ka runājot par tautastērpu, tik ļoti tiek ņemta vērā tā mūsdienu estētiskā sajūta, jo, manuprāt, mācoties dziedāšanu, muzicēšanu, mēs tieši tā kā gribam tā laika to estētisko sajūtu noķert un atdarināt, nevis, teiksim, to darīt tā kā... Jā, bet cik daudz mums ir, ja mēs tā godīgi pasakam, cik daudz mums ir folkloras kopas, kuras dzied tā kā saucējs, piemēram? Ir ļoti liels tas vidusslānis, un uz Baltikas skatēm man bija salīdzinoši viegli, jo Baltika ir tradicionālās kultūras festivāls, kur tā kā nosacījumā, kur UNESCO ir ierakstīts tā kā šīs noteikumos, ka mēs rādam pēc iespējas senajai tradīcijai tuvāku, gan dziedāšanas manieri, gan rotaļas, deju, muzicēšanu, visu tātad, un tātad arī apģērbu. Bet ikdienas lietojumā ir tik daudz situācijas, kur folkloras kopa aiziet uz kādu pasākumu, kur no viņiem nesagaida to senā mūzikas slāņa tā kā nav runa par atdarinājumu. slāni, bet par to estētiku. Tas ir saistīts ar estētiku. Jo ir tik daudz, ka, padziediet kaut ko skaistu. Jā. Labi, bet kā tautastērpu speciālisti skatās uz tādu lietu, ka mūsdienās tiek izmantotas šujmašīnas, tiek arī ornaments ar mašīnām izšūts, varbūt arī tās saudumu sastāvs nav tik autentisks. Par mašīnu izšuvumu varbūt es neliktu vienā tā kā groziņā ar šujmašīnas izmantošanu, lai sašūtu taisnās vīles. Te ir tas, kad es saku, ir skatuves tērps un ir dzīvās vēstures tērps. Lai uzšūtu korim, deju kolektīvam vai jebkuram citam. Par folkloras kopām. Labi, par folkloras kopām. Ja cilvēks pats to grib darīt, viņš var darīt. Es savai ģimenei, man ir 3 meitas, un viņas visas tā kā no zīdaiņa vecuma ir izauguši ar tautastērpiem. Es esmu šuvusi ar rokām kraklus, tāpēc ka man vienu brīdi vienkārši šujmašīna bija saplīsusi, un pēc tam es sapratu, ka nemaz šujmašīna nevajag pietiek, tu vari ar rokām visu sašūt. Bet tas prasa ilgāku laiku, un ja to dara kāds cits, tas uzreiz maksā. Un jautājums, kas par to maksā? Un šobrīd, ja senāk, tad, kad bija, 80. gados, kad tikko folkloras kustība sākās, tā bija normāla situācija, ka mēs tērpus darinājām paši vai meklējām meistarus, kas mums viņus darinātu. Mūsdienās ir ļoti daudz folkloras kopas, kur maksā pašvaldība par tiem tērpiem. Un tad uzreiz iestājas situācija lētākais piedāvājums, un tur neviens ar rokām nešūs.
Mašīnišums, es tā kā negribētu veicināt mašīnišumu folkloras kustībā, jo tautastērps ir ne tikai vizuālā bildīta, kāda mēs izskatāmies, bet tautastērps ir tradicionālo prasmju saglabāšanas veids. Ar rokām austās jostas, ar rokām adītās zeķes un cimdi, ar rokām veidotie izšuvumi. Nu, mēteli varbūt ar rokām nav jāšuj, vai jakas, nezinu. Lilija, kā tev šķiet, vai nav tā, ka varbūt tieši skatuves deju kopām un koriem ir pamatīgāki un autentiskāki tautastērpi nekā folkloras kopām? Nu, manuprāt, par autentiskumu folkloras kopām mēs ļoti reti, kad varam runāt. Nerunājot jau vairs par koriem un deju kolektīviem. Es domāju, ka autentisks ir tad, kad no tās kopas, ka viņai nav jumts tai kopai. Nu, ka viņai nav darba devējs, nav darba ņēmējs, Cik nav mums tādas kopas pasūtītājs. ir Latvijā? Droši vien, ka ļoti maz, bet es domāju, ka pat tām tieši varētu runāt par autentiskumu, tāpēc, kad tad tas tērps taptu šajā gadā es uzšuju kreklu, nākamajā gadā man ir kaut kas tas viens, un es nevaru būt tā, uz skati man ir nokomplektēts tērps. Nu, es atzīšos, ka nav tik bagātas pašvaldības, tā arī notiek kādā gadā kādu kreklu ļauj iegādāties, kādā gadā kādu zeķi. Nu jā, Nav. droši vien, ka tur, es saku, nav ne pozitīvais, ne negatīvais, vienkārši tā ir viela pārdomām. Es domāju, ka man ir salīdzinājums, es pat esmu dziedājis folkloras kopā Vilceni savu laiku, un vienlaicīgi man ir pieredze ar tautsdeju kolektīviem, kad ir skates, tad man gribējās teikt, ka tajā laikā neviens tik ļoti nevērtē folkloras kopas par tērpiem, kā to dara dejotāji. Un man liekas, ka un man bija tad, es izjūtu to konfliktu, kas ir starp folkloru un starp skatuves deju, jo ienākot folkloras kopās, viss par tevi smējās, jo tu esi pārāk sakārtotiem matiņiem, pārāk precīzu jostiņu, pārāk viss tā kā daļi, ja? Un savukārt uz folkloristiem skatās no tie skatuves dejas, kāpēc viņam ir speķēni mati? Vai tiešām latvietis iet uz pasākumu nemazgātu galvu, piemēram? Vai tiešām ir? Nav vairs tā. Nē, bet tāda pieredze mums bija. Es pat varu pat dažas fotogrāfijas parādīt, kas manā krājumā ir, kad, liekas, ka, līdz galam tā kā nevīžīgāk. Vienmēr ir bijis sajūta, un man pēc tautas dziesmām spriežot liekas, ka tā nekad nav. Pēc tautas dziesmām šķiet, ka tomēr mēs cildinām to tikumu. Ja? Folkloras kopā ideālajā variantā ir tas, ka mēs esam pēc iespējas tuvāk dzīvējai situācijai. Un dzīvē mēdz būt dažādi. Ir kārtīgi bērni un ir nekārtīgi bērni, kārtīgi pieaugušie un nekārtīgi pieaugušie. Un tas, kas ir šobrīd, uz ko es aicinu folkloras kustībā runājot, gan bērnu, gan pieaugušo folkloras kopas vērtējot, ir tas, kad mēs ģimenē neģērbamies visi vienādi, arī tad pat, ja ir dvīņi, mūsdienās vairs dvīņus gluži vienādi neģērbi. Tad ideālā variantā ir tas, ka nebūtu folkloras kopā divu vienādu tērpu, bet it sevišķi Latgalē ir bieži vien situācijas, ka pašvaldība iedod naudu, un tā man uznāk, visi kā viena bildīte, copy-paste, un tad es saku, meklējiet tās detaļas, to individualitāti, lai es saprotu, nauda ir iedota, visi bruņči ir uzausti vienādi, bet ir tik daudz veidu, kā mēģināt padarīt to tērpu individuālu un atšķirīgāku un daudzveidīgāku. Jo, korim un deju kolektīvam tur arī, tautastērpu skatēs ir bijis tie, labās vietas ir dabūjuši tie, kuriem ir tā individualitāte meklēta. Un es pati dziedu arī korī jau ilgstoši, un mums, neatceros 2003. 8. gads, kad Ļaudonas jauktais koris, lai to dabūja galveno balvu tautastērpu skatē, es toreiz vēl nedziedāju korī, bet tā kā stāvēju tam blakus, bet ne mana vārda dēļ, jo es apzināti negribēju, lai mans vārds kaut kur parādās, jo es domāju, lai mani kolēģi, kas vērtē tērpu skati, to laiku es nevērtēju, lai viņiem nebūtu kaut kādas, lai viņi būtu brīvi savā vērtējumā, lai viņi netiktu iespaidoti. Mēs dabūjām galveno balvu, tāpēc, ka mums bija 4 bruņču varianti, katram kora dziedātājiem bija cits zeķu raksts, gan vīriem, gan sievām. Katrai sievai bija cita variācija cepurēm. Jakas bija tā kā vienādas, bet bruņči bija ar variācijām, un
tas, ka mēs mēģinājām dabūt to individualitāti. Un arī tas pats ir, teiksim, deju kolektīvs, zinu, Tukuma deju kolektīvs vienu gadu dabūja balvu, tāpēc, ka bija katram citi strīpainie bruņķi. Bet ir situācijas, ka deju kolektīvā var būt, ka viss ir vienādi. Tad folklorā ir tas, ka tā individualitāte un tas atšķirīgais ir tas. Aigar, tev ir ko komentēt par tērpu, jo es pastāstīšu, kad tu nāci ar grodiem uzstājies, tad tu teici, nē, es zābakus nevilkšu, es iešu kurpēs. Nu. Tā es arī daru. Bet, jā, man ļoti interesanti bija klausīties, un es atkal domāju par Aneti un to, ko tu stāstīji. Jo viens ir, lai mēs runātu, kas ir autentisks, mums ir kaut kāds atskaites punkts. Un atskaites punkts tā plašāk par folkloru domājot, es redzu, ka tas atskaites punkts ir 19. gadsimta otrā puse un 20. gadsimta sākums, kad viss mūsu folklora lielā mērā ir sākta dokumentēt, apzināta, pierakstīta. Un lielā mērā arī šobrīd mēs uz to skatāmies kā uz to brīdi, kad tā folklora bija autentiska. Bet, skaidrs, ka tā folklora sevi atkal ietver vēl kaut kādus senākus slāņus vai tālāku pagātni, bet tas ierakstā fiksētais laiks tradicionālā kultūrā, un uz kuru mēs skatāmies kā atskaites punktu autentiskam, tas ir 19. gadsimta otrā puse 20. Un par tērpiem, redz, tā estētika ļoti mainās. 1888. gads viena estētika šim te tautas tērpam, lai izskatās smuki. Tad padomu laiks unifikācija visam, lai viss izskatās vienādi. Un šobrīd Anete, kas ir reizē praktiķe, bet arī teorētiķe, viņa saka, nē, tā nav pareizi, un viņai ir pilnvaras un pilnvarojums būt komisijā, un viņa saka, nē, jūs nepareizi darat, un vienkārši cilvēki, kas seko, kas prakse un no teorijas mazliet atšķirās, un parasti teorija iet straujākiem soļiem uz priekšu, un prakse tikai pēc tam panāk. Un nevienmēr tur ir saskaņa. Man ļoti negribas teikt, tas ir pareizi, tas ir nepareizi, tā jūs drīkstat vai tā jūs nedrīkstat darīt. Es vairāk pieturos pie tā, ka stilistiski atbilstoši. Jo, un arī tā kā tu saki, teiksim, ja folklorā 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums ir, tā nosacīta autentiskā folklora, tad tas ir laiks, ka tradicionāla apģērba Latvijā vairs nevalkā. Mums nav no šī laika perioda tradicionālā apģērba. Bet mēs arī tad varam teikt, ka mēs vairs tradicionāli nedziedam, jo šī te kaut kāda forma, veids vai funkcija ir beigusies. Mēs to savādāk, citādāk darām, ar citādu piepildījumu, ar citādu varbūt nozīmi. Kaut kas ir mainījies. Kontekstu, jā. Un jā, piekrītu, bet es vēl gribēju pateikt vēl vienu lietu runājot par tautas tērpu, un tas attiecas tikpat labi uz folkloras kopām kā uz tautas tērpu lietojumu vispār. Tātad ir šis, es it kā ieskicēju to, kad ir šis, teiksim, autentiskais vai muzeja kolekcijām atbilstošs, tātad apģērba vēsturei atbilstošais tērpu komplektācijas veids. Un tad ir tas tautas tērps, kurš tika uzkonstruēts viņa attīstības gaitā, un lielā mērā mēs vēl aizvien turpinam dzīvot uz tā komplektācijas veida, kas tika radīts 20. gadsimta 30. gados, jo padomju laikā tas tika tā kā pārņemts, Mirdzas Slava turpināja to, ko bija sakomplektējis Karnups, tātad tas tika iekonservēts un tā kā uzturēts visu padomju laiku, un šobrīd attīstoties tērpu vēsturei, mēs saprotam, ka ir saliktas kopā no dažādiem vēsturiskiem slāņiem nākušas lietas, kuras kopā izstāsta skaisti, jo viņas ir tiešām izcili rokdarbi, vēsturiskiem priekšmetiem atbilstoši priekšmeti, bet komplektācija ir lielā mērā veidota mākslīgi. Un tad rodas jautājums, ja mēs zinām, ka tas ir tā kā mākslīgs veidojums, ko mēs ar to darīsim? Bet vai mākslinieciski? Mākslīgi vai mākslinieciski? Gan. Jo tur ir kopā saliktas mākslinieciski skaistas lietas. Bet laika gaitā, tātad gandrīz šo 100 gadu laikā, šis vizuālais simbols, mūsu kultūras vizuālais simbols, tautas tērps ir simbols, tā nav tā kā vienkārši drēbītes.
viņš jau iegūst savu atpazīstamību, tā ir vizuālā valoda, lai mēs viņu varētu nolasīt, mums ir jāvar nevis tikai viņu pateikt, bet arī saprast. Un mēs saprotam, kāds ir Zemgales tērps, kāds ir Latgales tērps, kāds ir tur Vidzemes viena vai otra novada tērps. Un tas, cik viņš ir vēsturiski precīzs noteiktam laikam, noteiktam pagastam, noteiktam lietam, tas ir otrs jautājums, jo vēsturē bieži vien ir atbilde, nē, mēs nezinām, kas tieši tanī vietā, tanī laikā tika valkāts. Bet, lai iet uz dziesmu svētkiem, mēs nevaram atļauties pateikt, mēs nezinām, kādi bija bruņķi vai kādas bija par vīriešu apģērbu, piemēram, runāt. Par vīriešu apģērbu mums ir ļoti maz liecības. Šobrīd mana kolēģi Ieva Pīgozne ļoti mēģina tā kā veikt šos pētījumus un atrestaurēt, un manuprāt, viņai ļoti veiksmīgi arī tas izdodās. Bet tas ir tā kā pētījuma apģērba vēsturē. Dziesmu svētkos. Jautājums, vai vispār šis radītais, nokomplektētais tautas tērps ir izmantojams folkloras kopām, deju kopām, jo folkloras kopas muzicē, spēlē daņču mūziku, svin gadskārtu svētkus, nezinu, kaut kur dodās, kustās, un vai vispār tam ir piemērots kaut kāds statisks goda tērps, kurā jāstāv sastingušam? Nē, nav jāstāv sastingušam, un kāpēc ne? Tas ir vizuālais simbols. Mēs katrs izvēlamies to tuvumu tam vēsturiskajam materiālam pēc savām vēlmēm, pēc savas izjūtas, pēc lietojuma situācijas. Ir daudz cilvēku, kuri varbūt nemaz negrib to vēsturisko, ka viņam pietiek ar to, ka viņš ir latviski apģērbies, skaisti latviski apģērbies, un viņš dara visu to, ko viņš vēlas tanī tērpā. Grodi bija pirmie, kas ķērās pie tā saucamā arheoloģiskā tērpa rekonstrukcijas, pateicoties sadarbībai ar arheologu Vladislavu Urtānu. Un tagad jau, manuprāt, diezgan populāri ir darināt 12., 10., 13., 14. gadsimta tērpus ar atsauci, ka tie ir vairāk uz latvisko identitāti attiecināmi, kā jau šie te vēlākie. Nu, un te man ir tāds liels iebildums, varbūt tā ir mana ļoti subjektīva attieksme, bet te es saku, ka te stilistika galīgi neiet kopā, jo ja es redzu cilvēku arheoloģiskajā tērpā ar akordeonu, vai ar violi, tad Protams. man ir tā kā smilts starp zobiem. Tas Mēs neiet jau braucam kopā. arī ar mašīnām un lietojam iPhones, Jā, un bet tad datorus mēs, un planšetītes. jā, bet tas ir, ja tu kāp uz skatuves tērpā, tu nesi zināmu stāstu. Un tas mans piemērs ir tāds, ka, piemēram, ir kaut kāds koncerts, kurā ir kopa arheoloģiskajos tērpos, un viņi skatās kāds sveštautībnieks, kurš nesaprot tekstu. Bet viņš tā kā drusku kaut ko zina par apģērbu vēsturi un vizuāli viņš stilistiski saprot, ka tas ir kaut kāds laiks, kas varētu būt līdzīgs vikingu laikam. Nu, jautājums par kontekstu, ko es lieku uz tās skatuves, ja es gribu parādīt 21. gadsimtu, kā es, Lilija, šobrīd dzīvoju, un man ir 3 tautas tērpi. Un tad, kad es velku arheoloģisko tautas tērpu, es zinu, ka tajā tērpā es vislabāk varu nosvinēt Jāņus. Tad, kad man būtu jāiet dejot uz skatuves, es nevilktu arheoloģisko tērpu, tāpēc, ka tajos zābaciņos man nav tik ērti dejot kā etnogrāfiskā tautas tērpa kurpēs. Un ja man jāiet būt pie prezidenta, tad man nav tik grezna tērpa kā mans abrenes tērps. Man nav tik grezna citas, man nav nevienas vakarklētas tik greznas kā man ir abrenes tērps. Un savukārt es dzīvoju šajā gadsimtā, un es domāju, ka es varu dziedāt Jāņu dziesmas arī šādā tērpā. Nē, Jāņi ir visbrīvākais formāts. Jāņos cilvēki var ģērbt jebko, ko viņi vien vēlas. Te mēs runāsim par tiem simulakriem, jo droši vien pazūd jēga uzreiz tam visam, ja mēs tikai kurinam ugunskura un dzīvojam šādi. Nē, es zinu ļoti daudz cilvēkus, kas labprāt Jāņos velk arheoloģisko tērpu, kā tu pati teici, etnogrāfisko tērpu, varbūt daļai nokomplektētu tērpu, varbūt tikai kādu atsevišķu detaļu. Es zinu cilvēkus, kuri speciāli priekš Jāņu svinēšanas ir uzdarinājuši, tā kā pasūtījuši tautas tērpu,
jo viņi vēlas Jā, mēs ģērbties bišķi situācijai sajaucam tādu atbilstoši. praktisku ikdienas dzīvi ar to, ko mēs gribam prezentēt, vai ne? Jo te reizēm runa ir par prezentāciju, vai ko es gribu pateikt citautiešiem, vai noprezentēt, cik labs es esmu, vai tomēr par to praktisko lietošanu. Tautstērpa kā tāda, un jautājums, vai mēs runājam par skatu vai par ikdienu? Atgriežoties pie Jāņiem. Jāņi un tautastērps, tas ir, manuprāt, nesavienojamas lietas, tādā ziņā. Tāpat laikā es saprotu, ka ir cilvēki, kuriem ir šis tautastērps un kuri tiešām Jāņos vienīgā reize, kad viņi var uzvilkt un sajusties ar visu šo simbolisko nozīmi. Savukārt, ja Jāņus svin pa īstam un tur peldās un skrien un lec, tad tur var kaut kādas daļas no tā tērpa izmantot bruņķu skreklu, un to pat tautas dziesmās raksta, ka neliek rotas uz Jāņiem, jo Jāņi ir kustībā pavadāmi. Jā, tas par Jāņiem, bet No siltuma viedokļa tomēr nekas nav labāks par tiem zābaciņiem, kas ir ādas zābaciņi, ja, un siltā. Bet kurš var pateikt, kā tev būs Jāņos ģērbties? Kurš ir tiesīgs reglamentēt manu personisko Jāņa izjūtu? Mēs esam braukuši, kamēr meitenes bija mazākas, bija viena Jāņa, kamēr katra meitene bija ģērbusies atšķirīgas, ļauj viņam, jo mani ģimenē arī arheoloģiskie tērpi. Mēs 10 gadus bijām, tā teikt, vēstures rekonstrukcijas kustībā diezgan aktīvi. Un kā viņām tanī vakarā, kāda bija viņu iekšējā sajūta, tā viņas ģērbās. Neviens no malas nav tiesīgs pateikt, ka tev Jāņi jāsajūt tā vai savādāk. Vai tu esi mazāk latvieti, ja tu tagad neesi saģērbusies tautastērpā? Un tajā pašā laikā, ja Jāņus rādītu no skatuves, tad jau vēlētos redzēt to tautastērpu. Jautājums, ko mēs tanī Jāņu rituālā daram? Cik senu folkloras slāni mēs rādam un attiecībā par arheoloģisko tērpu? Labi, mēs varētu teikt, ka mums ir mitoloģiskās dziesmas, kas ir ļoti senas, bet, jo man ir vienmēr tas, kad mēs nezinām, kā dziedāja, ko spēlēja, kā skanēja tā laika sabiedrība, kura valkāja šo arheoloģisko tērpu. Vai mums ir ieraksti arī tur no 18. 19. gadsimta? No 19. gadsimta beigām ir vismaz nošu pieraksti. Jā. Tur laikam Aigaram vairāk ir ko komentēt. Pierakstiem muzikologi spēja pateikt arī senākus slāņus tur pēc apjoma un tā tālāk. Nav tā, ka... Bet par 12. 13. gadsimtu pagaidām ir tikai ļoti atsevišķas ir pētījumi, jā, bet turpat ir pētījumi, kad ir pavisam cita skaņkārta un pēc atrastām kaulu stabulēm, teiksim, rekonstruējot to, bet tas viss ir tādi mozaīkas gabaliņi, kur tas nezināmais vēl ir stipri daudz. Aigar, kā tu skaties uz folkloras kopām, kuras tērpušās arheoloģiskajos tērpos, bet dzied to, ko viņi varbūt pat ir mantojuši. Vai gan etnogrāfiskie ansambļi pārsvarā ir tajos 19. gadsimta tērpos. Jā, šī diskusija ir diezgan spraiga un tematika ātri arī mainās, bet turpinot iesākto, ka mēs šeit runājām skaidrībai par divām situācijām. Viens ir savu privātā tāpa, privātā patikšana, pasaules izjūta, emocionālais stāvoklis, kādu kostīmu un kādu tērpu mēs velkam, kas kuram patīk, tā tas dara. Otrs ir situācija, kad ir skatuves situācija, apstākļi, un tad mums ir kaut kādi mērķi uzdevumi, un tad mēs kaut kādā veidā saskaņojamies vai sekojam kaut kādiem priekšnoteikumiem, un tās ir divas dažādas lietas. Protams, kā arī dzīvē tās tiek jauktas un tiek vērtētas, kuram labāk vai sliktāk izskatās, vai ko drīkst, vai ko nedrīkst. Un tad vēl ir tāds viens vārds kā pūrisms, kas ir vairāk skatās pēc kaut kādas tradīcijas un iestājas par to, un savukārt ir cilvēki, kas ir labprāt ievieš dažādus jauninājumus, un teikšu, ka tā patiesība vai tā tradīcija veidojas pa vidu starp tiem
tie, kas vēlas, lai šī tradīcija paliek nemainīga un starp pavisam kaut kādiem trakiem varbūt jauninājumiem. Un pie etnogrāfiskajiem ansambļiem runājot un folkloras kopām, tad arī tāpat kā tie apstākļi, kad viņas ir veidojušās un viņas arī nes līdzi to veidolu, kā arī filozofiju, kā viņiem jāizskatās un priekšstatus par to, kā jāizskatās un cik kurš sava laika bija normēts. Tāpat kā pirmie dziesmu svētki ar tērpiem ir noteikti vai aicināts šādi te rīkoties, tāpat arī vēlākos gados dažādām mūzikas izpausmēm jau uz skatuves ir kaut kādi noteikumi vai normas, kā tas labāk izskatītos. Un, ja mēs runājam par kaut vai padomju gadiem, tad viens ir unifikācija, otrs ir tomēr arī tiek saglabāta kaut kādas lokālās iezīmes, jo arī tautstērs arī šis skaistais daļais tautstērs tomēr nerodas. Tukšā vietā viņam ir kaut kāda tomēr no tā darba cilvēka vai vienkāršā cilvēka tērpa, kas tiek pārņemts, stilizēts un attīstīts. Tik daudz tās stilizācijas nemaz nebija. Stilizācijas vairāk ienāca bieži vien aiz nabadzības, it sevišķi pirmajos pēckara gados, un, starp citu, unificētais tērps neradās padomju laikā. Viņš radās Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma laikā, jo autoritāriem režīmiem ļoti patīk uniformas. Tas iet kopā ar autoritāro domāšanas stilu, ar to, kad ir kāds viens, kurš atnāks un pateiks, kā ir pareizi, jo līdz 31. gadam tautas starpā nepastāv jēdziens pareizi, nepareizi. Jā, bet pastāv tomēr arī kaut kādas lokālas iezīmes. Un šie lokālas iezīmes, jā. Unificētie tērpi jau izaug no tām lokālajām. Un starp citu padomju laikā Emīla Mēngaļa Tautas mākslas centra noteikumos bija teikts, ka vēlams ģērbties sava novada etnogrāfiskajos tērpos. Tas ir ierakstīts noteikumos, dzīves realitātes bija tāda šuva to, ko varēja dabūt. Ļoti populāri bija zilā rucava, jo bija zils audums vienkrāsains un atlasa lentes uzšuva. Baltā abrene, jo balts audums un atkal tās novienkāršotība. Bet tas, kad tanī tautas tērpā tomēr ir reālu vēsturisko priekšmetu atdarinājumi. Tanī komplektācija, arī tajā komplektācijā, kura tika izveidot 30. gados, tur nav tā vienkārši gribu un izdomāju. Tur tomēr ir tas, lai viņš būtu simbols, viņam ir jābūt sasaucēji ar konkrētu vēsturisko materiālu. Tā tad ir kaut kāda pamati tam. Bet, protams. Jā, un atgriežoties par etnogrāfiskajiem, tu minēji nabadzība, bet es negribētu teikt, ka nabadzība, es gribētu teikt pieticība, jo šī pieticība daudzos gadījumos arī latviešu kultūrā ir palīdzējusi saglabāties tradīcijām, tautas tradīcijām ilgāk, mazāk skartām un ilgāk pārmantotām. Un te mēs varam skatīties, piemēram, uz Latgales pusi, uz Dienvidu Kurzemi, savukārt tie reģioni, kuri bija ekonomiski un aktīvāki, tad tie ir pazaudējuši un arī kultūra, teiksim, tāda lielāka intensitāte apmaiņas ir bijusi, migrācija un tā tālāk, tad tie ir lielo pilsētu tuvums, kaut kā ceļu mēzglu punkti, tad tas ir viens no priekšnoteikumiem, kas, teiksim, zaudēja tādas tradicionālas kultūras un saturu. Un etnogrāfiskie ansambļi, jā, varbūt, es nezinu, tērpi viens un otrs ir, par ko mēs arī runājam, bieži vien arī diskutējam, tā ir mūzika, kādā veidā mēs to izpildam un atkal tātad kaut kādi atskaites punkti, vai tie ir mums agrākie ieraksti šīs mūzikas, pēc kā mēs cenšamies atdarināt vai mācīties un cik tā mēs to varam atdarināt un kurā brīdī tas kļūst skaisti vai neskaisti vai estētiski pieņemami. Un tāda pati diskusija kā par tērpiem, vai ko Anete arī minēja, ka kādu mūziku vai mūzika, tas saturs, ko mēs izpildam, saskana ar to vizuālo tēlu. Un tāpat arī detaļās tautas mūzikā mēs varam runāt. Kā tu domā, vai izglītība ietekmē
to tautas mūziku, ko cilvēks reproducē. Respektīvi, tautas mūzika tā kā nāk no mutvārdu kultūras, no lauku dzīves, attiecīga domāšana, pasaules izjūta. Šobrīd šajos pašos etnogrāfiskajos ansambļos ienāk skoloti cilvēki, skolotāji, un ne tikai ar citu varbūt jau iepazītu estētisko pieredzi. Jā, te ir divas lietas. Viens ir varbūt tādi daži vārdi kā inteoģence, zināšanas un prasmes un skološana. Un nevienmēr skološana ir identiska inteoģencei. Tā kā varbūt un arī zināšanas vai izpratne par to tradicionālo mūziku, tautas mūziku. Un tur var būt gan labi, gan slikti un ļoti dažādi piemēri. Par to piemēri. domāšanas maiņu veidu. Bet folkloras kustība sākās kā inteliģences kustība 80. gados. Tur pārsvarā bija skoloti ļaudis. Tie, kas atjauno šo, labi, ir etnogrāfiskie ansambļi, kuri tiek veidoti tā kā, kuri ir pamats, kuri varbūt ir vistuvāk tie dzīvie tradīcijai, bet vairāk vai mazāk viņi tāpat tiek saukti kopā, tā kā, viņi, es nezinu, varbūt par Kurzemi tik daudz, varbūt tur ir cits stāsts, bet, teiksim, Latgalē ir kā cilvēks, kurš sasauc kopā vietējās sievas, vietējos muzikantus un saka, tagad uztaisīsim etnogrāfisko ansambli. Tā, ka tas ir tomēr tā kā no ārpuses iniciēts pasākums. Bet tas, ka vai cilvēks ir gājis skolā vai nav gājis skolā, es domāju, kā ir dejā? Es arī tur saredzu atšķirību starp vienu lauku vīru, kurš tik ļoti nekontrolē savas emocijas un ir ļoti individuāli izpaužās un tiešām un mūsdienu skoloto, izglītoto jaunieti vai vīrieti vai sievieti, kurai ir kaut kāds neapzināts rāmis kultūras uzlikts, kā viņa drīkst izpausties. Vai tu kaut ko tādu jūti, redzi? Es nedomāju, ka tas ir tāds apzināts kultūras slānis. Neapzināts. Jā, tā ir īstenībā tā vide, kurā tas burbulis un tie noteikumi, kurā tu ieej, ja mēs runājam par skatuves deju, ja? Un tur ir arī... Nē, šobrīd runājam par, dančiem. Varbūt citreiz ir, es nezinu, manuprāt, tie ir stereotipi. Es dzīvoju laukos, es pazīstu lauciniekus, arī tādi, kuri nav augstskolās gājuši. Varbūt, ka citreiz pat tas pilsētnieks, tas ir ļoti atkarīgs no katra cilvēka. Citreiz tas pilsētnieks var atļauties vairāk, un tas laucinieks ir ieturētāks. Citreiz ir tieši otrādi. Nevajag veidot stereotipus par tā kā neaptēstiem lauciniekiem un izglītotiem pilsētniekiem. Tieši otrādi. Varbūt šis sasaistās ar nākamo aspektu, ka tajā tradicionālajā kultūrā ir daudz rotājumi, variācijas, kas mūsdienās nonivilējas. Teiksim, danču kustība ir tāda. Vienu brīdi man vispār likās, ka es esmu aerobikas zālē, kur visi lec vienādi un no skatuves pat tiek vēl komentēti soļi, kas tagad darāms. Un tā kā tā maniere varbūt, ir, protams, cilvēki, kas tam pievērš uzmanību un tā, bet tā kopumā vai tā maniera nezūd. Es varbūt gluži nesaprotu, par kādu manieru tu domā, bet katrā ziņā arī folkloras dančos ļoti jūtam modas lietas. Jā, un, protams, arī kur notiek, un kas to dejo, un kādi cilvēki ir savākušies. Un tā improvizācija, protams, vienmēr ir iespējama, iespējama, vai cilvēki ir atvērti tai improvizācijai, par tai brīvībai, tai rotāšanai, par ko tu runā. Un tas nav tikai ķermeņa inteliģencē, tas viss saistīts ar domāšanu, ar psiholoģisko izjūtu. Jā, tas ļoti Man gribētu papildināt ar tradīcijas pratību. Ziniet, kā ir. Es teiktu, ka runājot par tradīciju un ķermeņa kultūru, šis ir ļoti, ļoti jūtīgs un ļoti liels temats, jo
Es tagad pateikšu to, kas varbūt jums nepatiks, bet sākot ar kristietību, mēs vienmēr esam nolieguši ķermeni. Vienmēr esam nolieguši. Ķermenis ir jāpaslēp, viņš ir neglīts, viņš ir grēcīgs, viņš ir šausmīgs. Kā rezultātā cilvēkiem ir iestājas ļoti lieli kompleksi būt brīviem kustībā. Un cilvēki, arī ja aizejot uz skolu, mēs bērnu liekam tā kā rāmjos visu laiku. Mēs paši turam sevi rāmjos un mēs to brīvību esam aizmirsuši. Un es pati, tajā brīdī, kad es esmu nolēmusi būt profesionāla dejotāja, es ļoti cīnījos ar saviem kompleksiem, kustību kompleksiem. Un tur neko nevar darīt, un jo šobrīd joprojām ir cilvēki nav brīvi kustībā, un mēs nevaram viņiem pārmest, ka viņš aiziet uz folkloras danču vakaru, un viņš nevar būt brīvs, viņam tur jāpavada gads, 2, varbūt, ka brīvība, un plus vēl arī tās zināšanas, kā mēs te nesen no Oskara pat Janko uzzinājām, ka nav tikai viens polkas veids Latvijā bijis. Jā, un iespējams, ka arī tajā brīdī, kad es kaut kādā brīdī vairāk pievērsos folkloras dančiem, tad man likās, kāpēc viņi tik vienveidīgi un kāpēc mēs dejojam vairāk leišu dančus nekā latviešu dančus, jo mums ir tik daudz polkas. Jā, labi, šobrīd tās folkas mēs esam it kā zinātniski klasificējuši, un tur arī ir jocīgi. Es atceros par tām 3 dienu kāzām, ko es jums stāstīju, man bija kaut kā 12 gadi. Mēs lecām to, ko mēs tagad saucam par trako Latgales polku noteikti ar danču muzikantu, bet viņš noteikti nezināja, ka tā ir trakā polka. Vienkārši tas bija dabīgi improvizējot, un mēs tagad mēģinam klasificēt un tā kā unificēt kaut kādā ziņā. Tā kā zinātniski pieiet, noformulēt, lai varētu tā kā izmantot citi to pašu domu, ja? Tur ir plusi un mīnusi. Par dejošanu man vienāds prātā tāda paralēle, par kurai es esmu par to runājusi arī, man liekas, ar Oskaru vai ar ko, kad mūsdienās tam nepievērš uzmanību, bet pastāv viens deju folkloras žanrs, kuru tā neviens nesauc. Tas ir lauku ballīšu valceri. Es jums varu to nodemonstrēt, jā. Jo pilsētnieki mūsdienās vairs nemāk dejot valcerus. Jā, tas ir īpašs valcerīts, jā, absolūti piekrītu. Un tur ir improvizācija, un tur ir brīvība, un tas ir konteksts, un tas ir situācija, kas notiek. Tāpēc, ka ir ienākuši sporta dejas, un sporta dejas savu laiku pasniedza skolās, arī bija tā kā nodarbības, un tur mācīja Vīnes valsi, Lēno valsi, un cilvēki iemācās tādas jaunas prasmes, kas pilnībā atšķiras no lauku ballīšu valša. Manuprāt, vai Vīnes valsts kāds baigi ballēs dejo, es nezinu, nav gadījies redzēt. Ballēs ne, bet, teiksim, tev skolā ir mācīts pareizais tā satvēriens, domāšana, un tā domāšana ir ievirzīta tajā virzienā, kā ir pareizi, jā. Bet tas lauku ballīšu valstis vai polka jau arī kaut kad ir iemācīta. Nē, es domāju, ka nē. Nē, viņi iemācās vienkārši dejojot ballītēs. Jā. Un pēc tā var pateikt, kurš ir no pilsētas, kurš ir no laukiem. Tas ir runa par tradīcijas pārmantošanu, vai to iemācās vai pārmanto, bet arī tā tradīcija, ko mēs pārmantojam, kādreiz ir iemācīta. Tāpat tam valstim ir kaut kāda sākotne. Es domāju, ka tas dabīgi aiziet, variējot. Viņš kaut kādā brīdī kādam cilvēks ar kādreiz radās. Jā. Un joprojām rodas. Jā, mums stunda ir aizritējusi. Varbūt vēl nobeigumā kādus piemērus varat minēt, kur jūs saredzat tādu deformāciju, kuru nebūtu vēlams pārmantot, turpināt, kas tāds nāk prātā? Es gan negribētu rādīt nekur ar pirkstu nevienam, jo, manuprāt, tas ir ļoti veselīgi, kā arī atšķirībā no mūsu pētnieku vai kaut, praktiķu, kas jau tā kā akadēmisko praktiķu puses, ka tiek norādījis, kā ir pareizi vai nē. Bet es gribu teikt arī to... Ekspertu loma pastāv. Tā ir vajadzīga un jābūt arī kaut kādam normējumam, kaut kādiem noteikumiem, pēc kā mēs vadamies. Un tad ir kaut kādas atkāpes vai variācijas. Bet arī tas, ko mēs runājam arī plašāk par folkloru, par tradicionālu kultūru, pierakstīts vai ieskaņots vai aprakstīts, tā ir tikai viena forma vai viena vienība, viens gabaliņš, viena dziesma.
kam ir izdevies saglabāties caur šiem pierakstiem. Savukārt, tai pašā laikā mēs neapzināmies vai nevaram zināt, cik līdzīgu formu vai dziesmu vai deju tajā laikā ir pastāvējis, bet viņas ir zudušas. Tā kā arī tam ir nozīme, ka mēs pieturamies pie tā, kas ir sastindzis kaut kādā formā pierakstīts. Tas, kas attiecībā par tērpu varbūt būtu, uz ko es aicinātu, varbūt nevis vērstos pret, bet aicinātu mācīties stila izjūtu. Es nezinu, kā to var iemācīties, bet mēģināt saprast, ko ar ko var salikt kopā un ko ar ko nevar. Un arī tad, ja ir šī stila izjūta, tad var salikt priekšmetus, kas varbūt nav ļoti precīzi atbilstoši muzejā esošiem paraugiem, bet ja viņi stilistiski veido šo kopējam kultūras slānim atbilstošo tēlu, nu tad, manuprāt, viss ir kārtībā. Un šajā gadījumā ir varbūt tas, kad, par ko varbūt daudzi grēko, ir neatbilstoša skatuves grīma lietojums, kas varbūt deju lauciņā, es saprotu, kad skatuves prožektoros un dejā ļoti košas lūpas, ļoti spilgtas acis vai tam līdzīgas lietas ir attaisnojamas. Tagad gēla nagi un arī tādas lietas parādās. Tad folkloras dabiskajā situācijā man tas vienmēr ir, kaut kā, un arī koros, tas stilistiski ar to tērpu nesadara. Tur ir tā stila izjūta. Protams, ja kāds ļoti to vēlas darīt, es neesmu tiesīga pateikt, tu tā kā nedrīkst. Es saku, labi, bet varbūt drusku gaišāku toni vai netik uzkrītoši, jo man bija sen atpakaļ, tā, kad es tikko sāku braukt pa koru skatēm pirms dziesmu svētkiem, uznāk uz skatuves fantastisks senioru koris, kuri tik gaišas sievas, ar tik koši sarkanām lūpām, kad es vienkārši domāju, ārprāts, ko šīs sievietes domā. Es redzu tikai tās sarkanās strīpiņas, aiz kurām tā kā izbāl to viņu personību starojums. Tas var būt no nabadzības vai pieticības. Es pazaudēju jautājumu. Kur tu saredzi kādu deformāciju vai kaut ko tādu, ko mums nevajadzētu turpināt pārmantot? Par skatuves dēļ varbūt. Protams, ka tur arī ir visādi muzikas instrumenti, elektronikas un tā, un vēl tautstērps lieto, un tas viss jau ir tā kā akceptēts un pieņemts, bet tur, kur reizēm tiešām tāds klupšanas akmens ir, man liekas, ka veidojot jaunrades koreogrāfija nesaskan ar tautsdziesmu tekstiem. Tā kā tas nozīmē par tām zināšanām, tur reizēm šķiet, ka nav izpratnes, ko tie tautas dziesmu četrindīt nozīmē. Un to tas, man liekas, daudzās jomās. Un man liekas, ka tas ir tāds vēlējums. Tā kā, es nezinu, kā pie tām zināšanām var nokļūt. Un tas ir tāds klupšanas akmens, jo reizēm liekas, viss ir brīnišķīgi, muzika un ritmika un ornaments, viss ir brīnišķīgi, noņemam tikai tautas dziesmu tekstus, un tad uz to var skatīties. Tas ir tāds viens mīnusiņš liels, ko es varētu vēlēt. Vai klausītājiem ir radušies kādi jautājumi? Tagad ir brīdis uzdot. Jā. Tātad jautājums ir par jūsu latvietības sajūtām. Kuri ir tie brīži, kad jūs tā jūtaties mūsdienās? Vai drīkst atbildēt? Jā. Es domāju, ka tas mainās. Principā es kā latvieta jūtos visu laiku. Es nekad savādāk neesmu jutusies. Līdz ar to tam, kā es esmu tajā brīdī ģērbusies, varbūt ir... tā ir tikai daļa no tā, bet tas laika gaitā mainās, jo ir bijuši Ziemassvētki, ko es esmu svinējusi tikai savā ģimenes lokā, un man ir bijusi iekšēji nepieciešamība uzvilkt tautas tērpu. Un ir kādi citi Ziemassvētki, kurās man nav šīs iekšējās sajūtas un vajadzības. Tā ka tas viss ir atkarīgs no laika, no situācijas, no apstākļiem, jo es domāju, ka ne jau apģērbs nosaka to, cik daudz mēs esam vai neesam latvieši. Apģērbs ir veids, kā mēs šo vēsti nesam varbūt citiem, un varbūt tā ir papildus, es negribu teikt atribūts, bet tas, ko mēs ģērbjam mugurā, nosaka tas, kā mēs tajā brīdī jūtamies.
Un varbūt ir kaut kādas reizes, kad es gribu ģērbties tradicionālāk, jo tā prasa man iekšējā sajūta. Un ir citas reizes, kad tas nav vajadzīgs. Nākamais, te katram prasīja. Nu, es laikam tikai varu piekrist. Es laikam nespēju distancēties un pateikt, ka es neesmu latvieti. Jo vienalga, ko es daru, vienalga, kurā vai nu skatuves mākslas teātra jomā, laikmetīgā dejā, vai esmu, nezinu. Man liekas, ka vienmēr tas mans latvietes gars kaut kādā ziņā sprauc ārā. Iespējams, ka es tādu tā kopīgo enerģiju vairāk sajūtu no tām darbībām, kas notiek, vai nu kopīgi dziedot, ka ievibrē viss ķermenis tajā skaņā, vai nu kopīgā kaut kādā, nezinu, gājienā, izjādē, peldē. Kaut kas ir tāds, ko mēs vairāk cilvēki, vai tas sākot ar ģimeni, vai tas ir tāds lielāks pulciņš, ko mēs kopā varam svinēt, darīt. Jā, tas varbūt paspilgtina tikai, bet kopumā jā. Es gribētu teikt, ka latviskuma izpausme vai... man ir mazliet sarežģīti, jo man ir divas tādas etniskas, ģeogrāfiski dalītas patības, ja var teikt, viens ir latviskums, otrs ir latgaliskums, un man tas latviskums vai nacionāla piederība, izjūta, emocijas lielā mērā saistās ar valodu. Gan man personīgi, ko es lietoju, vai latviešu vai latgaliešu, un tad es redzu, kā izzūd valodas, kā izzūd latgaliešu valoda, kā izzūd latviešu valodas dialekti, izloksnes, unificējas, un lībiešu valoda, kursinieku valoda, nezinu, alūksnes, malēniešu valoda un daudz piemēru. Un tā latviskuma būšana man ir spēt saglabāt, pārmantot to valodu, ko es savā bērnībā esmu apguvis. Un es arī gribētu novēlēt, lai visi citi tā dara, jo es redzu, kā ģimenēs, kuriem bērnības valoda ir bijusi cita, tad tie nereti viņu bērni vairs nerunā šo te savu vecāku vai vecvecāku bērnības valodu, un tā es redzu, kā kaut kādas valodas īpatnības, etniskuma, nacionālās kultūras dažādība zūd. Bet tas nav slikti, tas, labi, varbūt ir mazliet, bet tā tas notiek. Man vienmēr tāda silta sajūta un arī tāda spēka apjaušana un sajūta rodās tur, kur es jūtu kaut kādu saistību ar saviem senčiem, paudžu paudzēs. Vai tas ir tērps, audums, vai tā ir dziesma, vai kādi svētki, vai rituāls. Tas man dod to identitātes sajūtu un spēka sajūtu. Jā, vēl viens jautājums. Tātad, kāds ir padoms cilvēkiem, kuri vēlās reprezentēt Latviju un tajā reprezentācijā ietvert dažādus novadus, dažādas tradīcijas, lai gan varbūt tur saknes ir kaut kur konkrēti, bet jā, tas varbūt pat uz pilsētas folkloras apgūt kopām. visu novadu kultūru, darināt dažādus tērpus, bet es neieteiktu likt kopā pa detaļai no katra novada. Jo, principā arī tāds tērps ir redzēts, un man bija ļoti grūti tai meitenei kaut ko pateikt. Tas bija gadījums Amerikā, Rietumkrasta latviešu vidusskolā kursā, kur pirms izlaiduma bērni audzēkņi atnesa savus tērpus un tā kā atrādīja tērpu speciālistē, kādi tur ir. Un atnes viena meitene savu latvisko tērpu, un kopumā viņš izstās ļoti labi. Un tad es sāku skatīties, Vēnadziņš ir no viena novada, Bruņš no cita novada, Krekls no vēl cita novada, Josta no vēl cita novada. Kopā tas viss izskatās labi, jo priekš viņas Latvija ir tālu un maziņa, un priekš viņas tas viss ir kaut kas viens.
Un, es nevaru viņai pateikt, tevi nepareizs tērps, jo viņa nāk ar tik lielu prieku, ka viņai ir latviskais tērps, kad, jā, man nav tiesības viņai neko iebilst, bet ja mēs apzināti šeit uz vietas meklējam savas saknes, tad tomēr, jo tuvāk un precīzāk mēs ejam kaut kādā vienā kopējā, tanī vienas vietas, tanī mantojumā, jo mēs tos vārtiņus uz to pagātni atveram plašāk. Un jautājums, ja tēvs ir no Kurzemes, māte ir no Latgales un bērns dzīvo Rīgā, ko viņam izvēlēties? Kas ir viņa identitāte? Galvenais nesajaukt vīriešu apģērbu un sieviešu gabalus. Pārējo, es domāju, viss ir pieļaujams. Nē, savā ikdienas apģērbā, tad, kad mēs saliekam pie mūsdienu apģērba dažādus elementus, tad tur ir atļaujams viss kaut kas, tā ir mūsu personiska identitāte. Bet ko līdz mēs ejam cilvēkos, mēs nesam stāstu un mēs esam atbildīgi par to stāstu, kuru mēs stāstam, cik viņš ir vēsturiski korekts. Bet, lai pastāstītu par Latviju, tas ir ļoti sarežģīti, bet man liekas, ka mums ir tik daudz maņas. Tātad mums ir vizuālā bilde svarīga, mums ir svarīga skaniskā valodas bilde, mums ir svarīga kustība, kādu kustību mēs izmantojam, smarža, garša. Man liekas, ka tas viss kopā veido Latviju, un tad, man liekas, no tā visa kaut kas būtu, no tā visa jāveido kopīgi būtu buķete. Vienkārši jāzina, jo vairāk mēs zināsim, jo vairāk mēs tanī visā būsim, un tad mēs varam izvēlēties, kurā situācijā, ko no tā visa bagātā pūra izmantot. Tajā pašā laikā nevienmēr vajag mozaīku veidot, var no kaut kā viena maza stāstīt par kaut ko lielu, tāpat kā ir mikrokosmos un makrokosmos un tas mazais, tā viena sēkliņa bieži vien ietver sevi ļoti daudz informācijas. Nav viss jāparāda. Arī tas, ko es sākumā teicu, ka mēs vienkārši esam bagāti un izlutināti ar savu folkloru, etnogrāfiju un visādām tādām lietām. Ir cilvēki kultūras, kur ir zaudējuši šo, un tad viņiem to piederību vai atbildot uz jautājumu vai reģionālu vai ģimenes vai kaut kādu sajūtu rada vienkārši lietas, kas mums nāk līdz no mūsu iepriekšējām paudzēm, vai tā varētu būt broša vai kāda meitene uzvelk savu vecstāva kreklu. Un tādi piemēri ir. Un tas tādā veidā viņa jūtas piederīga. Un šai gadījumā arī jautājums ir par to, kādu mērķi. Droši vien ir kaut kāds personīgs sajūta vai arī kaut kāda skatuviska iziešana un arī tas, ko mēs jau iepriekš runājam, ka dažādas situācijas ir. Un arī, vai tas ir pēdējais, es saprotu, jautājums ir par to, vai mēs tajā brīdī, kad mēs uzvelkam tautas tērpu, vai mēs rādam savu personisko identitātes izjūtu, vai tā ir kolektīvā identitātes izjūta. Tā ka konteksts nosaka to. Liels paldies par sarunu, ļoti interesanti, to varbūt vairāk mēs te tā kā tajā tērpu virzienā aizvirzījāmies, bet tāpat skārām arī citas jomas, un es ceru, ka tas rosinās pārdomas, diskusijas tālāk, un tiksimies dzīvē. Paldies! Paldies! Paldies!